Sveiki visiem. Jā, man sauc Ēriks Vītols, bija pirms tam rakstīts. Jā, paldies par tiešām iedvesmojošām tādām informatīvām ievadrunām. Klausoties, jā, likās ļoti labi. Tātad mans uzdevums šodien ir pastāstīt par tādu BIM skaitīšanas projektu. Pirms es sāku, gribēju tiešām pateikt paldies mūsu atbalstītājiem, bez kuriem šis projekts nebūtu izdevies tādā apmērā. Un īpaši paldies jāsaka Latvijas standartam, kurš vairāk palīdzēja mums šajā projektā. Un pirms es uzsāku savu prezentāciju, es gribētu palūgt jums visus pacelt roku tie, kuri piedalījās un aizpildīja šo standartu. Un es nobildēšu tie, kas ir pacēlušas rokas un izmantošu savu nākošajā prezentācijā. Cerams, ka man sanāk. Jā, īstenībā diezgan daudz izskatījās. Tā kā jā, prieks redzēt. Tad sāksim ar mērķiem. Un šeit jūs varat iepazīties uz ekrāna ar visiem BIM skaitīšanas pamatmērķiem. Un īstenībā es varu pastāstīt par to mazliet to vēsturi, jo sākāmies īstenībā 2019. gadā, kad īstenībā arī parādījās šī jau ceļa kartes izstrādāt. Un jau tajā brīdī mēs konstatējām nepieciešamību saprast, kas notiek būvniecības nozarē, jo digitalizācija bija tādā ļoti spēcīgā starta pozīcijā. Un veicām šo pirmo pētījumu, lai saprastu tādu kopīgo temperatūru Latvijas BIM un digitalizācijas jomā. Un tad savukārt ir pagājuši 5 gadi. Tiešām daudz, kas ir noticis, ir ļoti daudz dažādas aktivitātes, kā pirms tam tika minētas, gan bija dažādi pasākumi, aptaujas, dažādi konkursi. Tiešām īstenībā, ja mēs tā paskatāmies 5 gados, ļoti daudz, kas ir darīts. Un tagad, pēc tiem 5 gadiem, mēs vēlējāmies apskatīt, kas ir noticis, kas ir mainījies par šiem 5 gadiem, lai jau varētu informatīvi domāt par to, kādā veidā jau virzīties tālāk. Mazliet par aptaujas datiem. Tad šogad dalībnieku skaits bija daudz lielāks. Kopumā bija 523 respondenti, kas īstenībā ir ļoti daudz, jo nav tā, ka būvniecības nozara, mēs esam relatīvi maza valsts. Un būvniecības nozare, ja mēs skatāmies, arī nav tā, ka būtu super liela. Un tā kā šis skaits īstenībā negāja viegli, laika posmā no 16. maija līdz pat 26. septembrim mēs ļoti aktīvi darbojāmies un uzrunājām nozari. Un jā, vēlreiz paldies visiem tiem, kas aizpildīja un tiešām deva šo atgriezenisko saiti par šiem datiem. Un īstenībā auditorija bija viss, kas ir būvniecības nozarē, sākot no pasūtītājiem, būvniekiem, projektētājiem, tā skaitā arī ražotājiem. Tā kā, ejot tālāk, tas, principā, nākošais slaidos es centos parādīt tos datus, kaut kādas tās tendences. Pilnībā visi dati nav pieejami šeit prezentācijā. Es jums aicināšu izmantot paņemt šo izdevumu žurnālu, vai arī paskatīties, viņš arī būs pieejams digitāli. Lai vai kā, mēs centāmies salīdzināt, kā bija 2019. gadā un kā ir tagad 2024. gadā. Jo dienas beigās mums jau ir interesē tā dinamika, uz ko mēs ejam, kas ir mainījušies, jo tomēr 19. gadā bija viens priekšstats par to, kā vispār izskatās nozara, un tas BIMs, tas bija tāds vairāk mazāk sākums. Pēc 5 gadiem jau tomēr nozara jau ir mazliet vairāk apradusi šīm digitālām tendencēm un vairāk viņas izmanto ikdienā. Sāksim jau ar to, ka pozitīvā tendence ir tāda, ka daudz ir dzirdējuši par BIM, tur arī nebija pārāk liela dinamika. Un pēc būtības arī labi tas, ka vēl vairāk cilvēki saprot to, ka BIM ir aktualitāte. Tā kā mēs visi esam vienaprāts nozarē, ka BIM ir aktuāla tēma, un viņu tā teikt nevar ignorēt. Un, ja mēs paskatāmies, kādas ir šīs spilgtākās asociācijas ar BIM,
redzam dažādas dinamiskās izmaiņas, var papētīt to, kā cilvēki ir iemācījušies vai kaut ko sapratuši par to. Varbūt 19. gadā bija tikai tāda izpratne viegla par BIM, tad padarbojoties pēc 5 gadiem ir krasi mainījusies izpratne. Un šeit es vēlētos uzsvērt tādu vienu komponenti, kas ir process, jo īstenībā, ja mēs paskatāmies uz BIM, tad dienas beigās tas tomēr ir process, kura laikā tiek veidota šī informācija. Un, ja mēs paskatāmies šīs asociācijas, viņas ir ļoti patiesas un pareizas. Un arī ikdienā, dienas beigās daudz tiek saskarties ar šiem modeliem un programmatūrām. Vienlaikus šis BIMs tomēr ir process, kura laikā tiek pielietotas dažādas programmatūras, lai izveidotu šo BIM modeli, kura laikā jau mēs spējam efektīvāk komunicēt, novērst kaut kādas kļūdas un īstenībā būt daudz efektīvāk, jo tomēr šie digitālie rīki, salīdzinot ar tiem pašiem klasiskiem rīkiem, dod mums iespēju izstrādāt gan projektu, vai kādu kalendāro grafiku, gan krietni ātrāk. Lūk, nākošais jums ir uzņēmumā ir bijis vēlme uzzināt vairāk par BIM, un šeit mēs redzam to, ka vēl joprojām ir aktuāli cilvēkiem uzzināt jaunu, un redzam to, ka cilvēki, lai arī šo 5 gadu laikā ir bijuši tiešām daudz dažādi semināri, un pirms tam arī Ingars minēja, Latvijas standarts ir izveidojis un piedalījies un palīdzējis sagatavot ļoti daudz mācību materiālu, kas tagad ir brīvi pieejami, bez maksas visiem būvniecības dalībniekiem. Vēl joprojām mēs novērojam to, ka ir šī aktualitāte turpināt mācīties un izglītoties par saistībā ar BIM tēmām. Jā, tad nākošais bija, ar ko saistība ar jums vēlētos vairāk uzzināt. Un šeit mēs arī redzam, ir šeit dažādas tendences, kādā veidā vairāk šī nozara grib virzīties. Un šeit mēs arī redzam, tā nedrīkst griezties. Jā, tur vienkārši grūtāk mazliet saskatīt. Un īstenībā tā lielākā daļa vairāk interesē tieši par standartiem. Īstenībā tās pirmās 3 pozīcijas arī šodien mums sanāks arī apskatīt. Jā, vai esat piedalījušies kādā būvniecības projektā un paskatoties šeit īstenībā ir pietiekami liels lēciens novērots. Un, ja mēs arī paskatāmies šos 5 gados, ir ievērojami palielinājušies to projektu skaits, kur ir pieprasīts pielietot BIM. Un, kas ir ļoti pozitīva tendence. Tendence ir novērojama gan publiskais pasūtītājs, gan arī privātā sektora pasūtītājs. Tāpēc, īstenībā, ja mēs arī paskatāmies šajos procentu pieaugumus, tas īstenībā tiek novērojams tāds, ka vēl vairāk un vairāk turpina šī tendence augt, kas noteikti atstāja pozitīvu īpatsvaru. Lūk, nākošais mēs esam pievienojuši pāris jautājumus pie šīs aptaujas, tādi, kuri nebija 2019. gadā. Un šeit mēs redzam, ka liela daļa, ja mēs skatāmies pa procesos, tieši izmantoja BIM jau iepirkuma procedūrā. Un, ja mēs paskatāmies uz tiem kritērijiem, kas tika izmantot, tad pamatā tas ir pirmslīguma BIM izpildes plāns, paraugu modelis, speciālistu CV un ir pieredze dokumenti. Un šeit jāsaka lielu paldies valsts nekustamajiem īpašumiem, kuri zināmā mērā izraisīja ļoti lielu rezonanci būvniecības tirgu, piedāvājot šo savu skatījumu un risinājumus un arī dokumentāciju visiem brīvi pieejamu, lai palīdzētu gan publiskajiem, gan arī privātā sektora dalībniekiem labāk strukturēt šo iepirkuma fāzi, jo atkarībā no tā, kā jūs iegādājaties šo BIM, tādi jūs arī dabūsiet šo gala rezultātu. Un tā ir tā realitāte. Nepietiek ar vienu teikumu, jo vienu teikumu ieliekot iepirkumā, tas īsti jums nepalīdzēs kā pasūtītājiem, drīzāk traucēs. Lūk, nākošais jautājums bija, kuros projekta dzīves cik laikā tiek pielietots BIMs. Arī šis bija jauns jautājums salīdzinot ar 19. gadu. Un šeit īstenībā ir ļoti interesants tendences. Proti Latvijā, īstenībā arī salīdzinoši ar to pašu Igauniju un Lietuvu, daudz vairāk BIM tiek pielietots būvniecības fāzē, kas īstenībā ir ārkārtīgi liela priekšrocība, jo tieši būvniecības fāzē var iegūt lielāko finansiālo ieguvumu. Un, jāsaka, ka projektēšanas fāzē šķiet vairāk izmanto Igaunijā, Lietuvā arī diezgan daudz,
Taču, ja mēs paskatāmies kopumā, ņemot vērā to, ka man ikdienā sanāk darboties gan visās Baltijas valstīs, gan arī citām valstīm, jāsaka to, ka, kā arī pašā sākumā minēja, Latvija noteikti, ja varbūt 19. gadā mēs bijām varbūt virsvidēji, tad tagad noteikti esam virsvidējā un ir par ko palapoties. Un kas īstenībā ļoti patīkami pārsteidz par to, kad ir 15% respondentu jau izmanto apsaimniekošanu fāzē. Un, ja mēs padomājam, ir vairāk kā 500 respondenti, un 15% nozīmē to, ka 50 līdz 70 respondenti izmanto, 70 tuvāk, izmanto apsaimniekošanu fāzē, kas ir īstenībā ļoti patīkams rezultāts. Un tas nozīmē to, ka Latvijas būvniecības nozarē darbojas speciālisti, kuri šīs te robežas virza uz priekšu, un tas savukārt dod iespēju attīstīties. Tālāk jau domājot par projektiem, kur pielietots process, kādi ir šie ieguvumi, un šeit mēs varam paskatīties, kādi viņi ir, un kas man pašam, uz kuriem puši jāvērs, jāsēž stiprāk pogu. Redz kā. Nepagaida 15 sekundes. Lūk, kas ir interesanti šajos datos, man likās, ka absolūtais vairākums apzinājās to, ka ir vairāk šīs saulēcīgi identificēt kļūdas un šīs novērst kļūdas vienlaikus šajā pašā būvniecības fāzē tik daudz varbūt neredz iegums. Un tad, ja mēs tā aizdomājamies, ka īstenībā nav tik vienkārši novērtēt šo iegumu būvniecības fāzē, jo faktiski būtu jārealizē viens projekts tradicionālā veidā un otrs projekts BIM veidā, un tad varētu tā objektīvi salīdzināt. Vienlaikus mēs redzam to, ka cilvēki šīs iegumus redz, un viņi arī zināmā mērā sakrīt ar tiem paredzējumiem iegumiem, ko mēs sagaidām no šī BIM un tehnoloģiskām. Jā, un šeit mēs arī redzam, kādas dažādas atziņas ir iegūšas, un īstenībā skatoties uz šīm atziņām, mēs varam zināmā mērā jau sākt viņas pierakstīt, ņemt vērā, jo šeit mēs redzam vairāk kā 500 respondentu domas strādājot ar šo BIM-u, ko tad attiecīgi mēs iegūstam un kādā veidā tālāk darboties. Un zināmā mērā jau šī ir jau daļa no komponentes ar dažādiem ieteikumiem, ar kuru mēs tad attiecīgi nobeidzam šīs, kas bija arī tādi zināmā mērā secinājumi šeit aptaujai. Un šādi ieteikumi ir ļoti vērtīgi īstenībā paskatīties, jo grūti pat izcelt kaut kādu vienu īpašu ieteikumu, jo šeit mēs varam labi paskatīties un jau pamācīties no citiem, citu kļūdām un to, ko tad mēs vēlamies sasniegt un ko mēs arī reāli beigās iegūstam, pielietot šīs BIM tehnoloģijas. Lūk, un kas ir pozitīvi tas, kad, ja mēs paskatāmies uz jautājumu, vai ir šī nepieciešamība digitalizēt nozarē, vai principā pietiekamā apmērā tiek izmantotas tehnoloģijas, tad mēs redzam to, ka visi vienprāts redz to, ka tehnoloģijām ir kur augt. Un es viennozīmīgi arī piekrītu tehnoloģijas, ir attīstības fāzē būvniecības nozarī, salīdzinot citām nozarēm, varētu būt vēl vairāk attīstītākā digitalizācijas jomā. Vienlaikus nevarētu teikt, ka būvniecības nozara tagad ir tāda nav digitāla. Jau tie laiki vairs ir beigušies. Un kādas sekas jūs varat saskatāt, ja kavēto šī digitalizācija? Un īstenībā šeit gribētos izcelt. Jā, katru reizi, kad es pagriežos, pazūd skaņa. Gribētos izcelt īstenībā šo konkurētspējas faktoru no visiem, ko cilvēki arī saprot, jo, ja mēs tā paskatāmies digitālo būvniecību, tad digitālā būvniecība dod iespēju mums nozarē runāt vienotā valodā, vai mēs esam Latvijā, Zviedrijā, Itālijā, Islandē, Austrālijā. Šī digitālā valoda dod iespēju mums būt spējīgiem, konkurentspējīgiem plašā un globālā mērogā. Un jo vairāk pielieto šos tehnoloģijas un arī pielietojot starptautiskos standartus, mums nav jāpielāgojas vairāk citām valstīm, faktiski iemācoties un darbojoties šeit Latvijā, pielietojot aktuālās BIM tehnoloģijas un standartus, jūs varat būt droši arī to, ka līdzīga darba veids, procedūras var tikt pielietotas arī ārpus Latvijas.
Kas jūsuprāt visbūtiskāk varētu veicināt tehnoloģiju apguvu būvniecībā? Un šeit mēs arī vairāk mazāk mēs varam novērot vairākus dažādus ieteikumus, kurus ņemt vērā arī turpmāk attīstot šo būvniecību digitalizācijas nozari. Neiešu viņiem visiem cauri. Šeit arī īstenībā bija grūti izcelt kādus vienu vai otru, jo, zinām, mērā liela daļa viņi visi savu viens otru papildina. Un ejot tālāk, kādi bija šeit galvenie iegūmi, šeit jau atkal es gribētu izcelt tādus divus lielākos, proti, jāpagriežās, ir būtiski ietaupījumi uz konstatēto kļūdu, rēķina un viennozīmīgi produktivitātes paaugstināšanos. Un, ja mēs paskatāmies arī par tādiem galvenajiem BIM iegūmiem, ko ļoti bieži, vismaz vairākus gadus atpakaļ, kad mēs sākām runāt par BIM un par tehnoloģijām, tas bija tāds ļoti interesants laiks, jo tas bija izaicinoši 10 gadus atpakaļ runāt par BIM. Nav tā, ka tagad, kad ir tā teikt, dzirdīgāks ausis. Tad īstenībā divi faktori, kas bija galvenie, ja iet runa par tādiem galvenajiem BIM iegūmiem. Un tā ir kvalitāte un produktivitāte. Un šeit mēs arī redzam to, kad ir respondenti to ņem vērā un ievēro, un tas ir tā patīkami redzēt no šādām aptaujām, ka tiešām ka tā nav tikai teorija, ka tā ir arī prakse, kur attiecīgi nozares dalībnieki, kur ir faktiski un praktiski darbojušies BIM, arī šo te identificē. Lūk, un prezentācijas beigās tad apkopojam šos lielos top 9 ieteikumus. Kāpēc arī top 9 interesanti bija lasīt aptauju, bija ļoti aizraujoši, jo ļoti būtiska daļa no aptaujas bija arī komentāri, un komentāri bija komentāri un ieteikumi, viņi bija ļoti, ļoti, ļoti daudz. Jūs varat iedomāties, kad pār pa 500 respondentiem izsakās par to, ko viņi vēlētos integrēt un kā viņi vēlētos uzlabot, un tās visdažādākie viedokļi bija. Un datu bija tiešām ļoti, ļoti daudz, un neslēpšu to, lai apkopot šos datus arī sākumā es ļoti daudz lasīju un domāju izcelt citātus un vismaz pavadīt diezgan ilgu laiku. Un tad es atcerējos par mūsdienu laikmetu, par tehnoloģijām un mākslīgā intelekta iespējām, un tāpēc es palūdzu viņam apkopot ļoti daudz teksta tādos top 10. Kāpēc interesanti apkopoju beigās izvērs top 9, jo interesanti bija tas, ka 10. vieta, un arī lasot ļoti daudz šīs komentārus, bija daudz pievērš ēnu ekonomikai. Un, kas interesanti ir tas, ka cilvēki saskata būvniecības digitalizācijā šo impulsu, kas spētu samazināt šo ēnu ekonomiku. Grūti novērtēt, cik lielā mērā tas ir vai tas nav, un tur bija varbūt tādi mazliet brutālāki komentāri, kurus varbūt es šeit neizcelšu. Vienlaikus apkopoju šos komentārus īstenībā, komentārus un ieteikumus, mēs īstenībā saskatām ļoti daudz tādas tendences, kas ir īstenībā ļoti aktuāls mūsdienās. Tie ir standarti, pie kā īstenībā Latvijas standarti strādā jau vairākus gadus un arī turpina strādāt, un viņi tiešām palīdz. Tas ir izglītība un apmācības, jo aklē ir ļoti daudz pieejami līdzekļi, jo tagad online ir dažādas apmācības iespējas. Ir arī pasūtītie kompetences celšana, tā skaitā valsts nekustamo īpašumu ir veikuši dažādas seminārus un palīdz nozares pasūtītājiem apgūt šīs zināšanas, lai saprastu, kādā veidā iegādāties. Ir dažādas, jau vairāk ražotāji sāk strādāt pie dažādām iekšējām datubāzēm, vēršas gan pie mums, gan citiem dalībniekiem, gan arī paši uz savu iniciatīvu izstrādā šīs komponentes, lai palīdzētu projektētājiem viņus integrēt šajās BIM vidē. Arī finansiālais atbalsts ir Latvijā, par ko šodien arī būs prezentācija. Ticiet man, Latvijā situācija finansiāla atbalsta nav, Baltijā mums jābūt priecīgiem, es pateiktu ļoti laimīgiem par to, ka Latvija ir tāda iespēja. Lietuvā un Igaunijā tas ir daudz sarežģītāk. Igaunijā viņi jau kādu laicīgu naudiņas ir izdalījuši, bet drusku citādākā veidā. Lietuvā viņi vispār mistiski viņas dala un nav arī līdz galam skaidrs, kādā veidā tas tiek noteikti. Latvijā īstenībā viss caurspīdīgāk un atbalsts tiešām ir. Tas ir jāizmanto un nav arī sarežģīti pie viņa tikt.
Viennozīmīgi arī iepirkumi tiek sakārtot, jo vairāk iepirkumu arī ar iepirkumu uzraudzības biroju notiek darbs dažādos strīdus situācijās, un dienas beigās viss tiek sakārtots. Arī kvalitātes kontrole tiek uzlabot, daudz dažādu praktiskie semināri, tā skaitā šagad, tā skaitā šis, un ja mēs skatāmies arī par praktiskiem semināriem, tad ļoti daudz tagad pārnest visu uz online vidi, mazāk varbūt klātienē, tas Covid ir pielicis savu pirkstu. Un, ja mēs skatāmies tā speciāla kvalifikācijas celšana, viņa pakāpeniski notiek. Un viennozīmīgi stimuls būs šī 2025. gada ieviestie likuma grozījumi, kas mazliet, teiksim, tā sapurinās nozari. Lūk, un tuvojoties prezentācijas beigām, gribējās tādu vienu secinājumu, vienā teikumā noformulēt, ko tad mēs ieguvām no skaitīšanas gan 19. un salīdzinot ar viņu 2024. gada skaitīšanas. Un tas secinājums tas, ka Latvijā BIM ieviešanas progresē un izaugsmai nepieciešams valsts atbalsts, kas īstenībā ir. Vienota standarta, pie kā gan jau tulkotē, gan jaunistrādātē, gan arī turpina strādāt, un intensīvāka izglītība. Un īstenībā šie visi ieteikumi jau patreiz notiek un notiek aktīva darbs pie viņiem. Protams, ir visdažādākie izaicinājumi, vienlaikus aptauja liecina to, ka mēs ejam uz priekšu, attīstamies, un aptauja deva mums iespēju novērtēt uz tām kaut kādiem kritiskiem punktiem, pie kā varbūt mazliet vairāk jāpiestrādā. Un noslēgumā vēlreiz gribēju pateikt sadarbības partneriem, bez kuriem šis projekts būtu mazliet citā mērogā, un aicinu visus šeit dalībniekus kaut kādā brīdī var droši paņemiet žurnālu vai šeit, vai viņš būs pieejams arī digitāli, iepazīstieties, jo šajā izdevumā ir ne tikai statistikas dati, bet arī dažādas intervijas un dažādi paraugi no Latvijā vērienīgākajiem BIM projektiem. Tas arī viss no manis. Paldies!